Ezeriņš. Ezers. Tāds ūdens pleķītis maziņš, kurā peld kādu gulbīši. Mazs, patīkams, atspirdzinošs ūdens. Jānis. Rakstnieks, kas raksta pie ezera. Ezeriņa novelas. Kapračs. Noteikti Nacionālais teātris, varbūt Dēls teātris. Jā, faktiski teātris, jā. Mazs ezeriņš meža vidū. Fāders bija bitinieks, viņš pie tā ezeriņa veda rudenī bites, jo tur bija daudz viršu, bet ezeriņš bija visnotaļ mistisks, jo stāsts bija par to, ka muižkungs no Jumurdas muiža bija braucis uz Cirstu muižu un pa ceļām bija, kas tur ar viņu noticies un ka tas tā karietas vietā tur tas ezeriņš ir veidojies. Emma ezeriņa izrādē no Saldinās pudeles. Lauki un ezers. Latgale, vecmāmiņa, mājas skurstens, dūmi, pankūks. Gandrīz upe. Ezeriņš bija baigi mistisks, neliels, apaļš, ar tādu riktīgi tumšu brūnu ūdeni. Visi viņam gāja apkārt ar līkumu, kaut gan esat baigi daudz zivju. Es piedzīvu! Es, protams, diezgan daudz lasīju no viņa novelēm, un dažas mani ritīgi pozitīvi pārsteidza ar to savu tādu nešpatnību un tādu fantastiku un drūmumu. Katrā novelē ir intriga, kas nedod mieru, kamēr nav izlasīta līdz galam. Liels paradoks meistars, tur tie visi stāstiņi par tiem dzīvnieciņiem ar vairākām kājām, lieli un maziņi. Emocionalitāte, humors un zālestiebrs. Žēl, ka tik agri nomira. Tāds lielāks ezeriņš jau. Meža. Elmārs. Jā, Elmārs Seņkalis šobrīd. Man patīk. Ļoti foršs darbs. Mums, kad būs labs kamās. Vakariņš. Vecs drēbs. Kapiņu stāstiņi. Un tad uz tavu tekstu, kur publikai saka, viņš ieslēdz gaisu.